Sveicināti! Šodien raidījumā Makšķerē ar Olti sezonas aktualitāte. Bildi, ko jūs redzat, man var maksāt 50 eiro, ja es kaut vienu nepareizu kustību izdarīšu. Mēs esam atbraukuši uz Kurzemes lašu ķeršanas galvaspilsētu, protams, neoficiālo, uz Kuldīgu. Un parunāsimies par to, kā šeit saimnieko, ir saimniekojuši un kā šeit saimniekos. Tas cilvēks, kurš stāv man blakām, ir faktiski Kurzemes tautas stērpā terpies valsts vidas dienesta inspektors Jānis Progēvičs. Šies ir Kurzemes tautas stērpā, Kuldīgas tautas stērpā tāds neatņemams sastāvs. Aksesors, vai ne? Ir. Jau kultūras vēsture tā ir. Kas tas ir par briesmu un izstāst tiem, kas varbūt uzreiz nesaprot, kāda saistība tie ir? Saucās viņas ļoti vienkārši cemeri. Tas ir makšķeri speciālā pielāgot lašu ķeršanai, izmantojot to saucamu aizciršanas paņēmienu tieši no nārsta vietām. Ideja tāda ir lašu nārsts, šī makšķeri tiek atbrīvot. Un jāpārmet šitas te agregāts ir pār nārstam. Un tad es polu valkot klāt, uz jūs ir virsū vienalga aiz muguras asts, vai kūs lietas aizķerās. Tādam profesionālim, kas gadiem to dara, tas prasa 3-5 minūtes vien dzīvi ārā. Mēs atbraucām paskatīties pa pēdām Zivju fonda projektiem. Un es ļoti labi atceros to neizpratni Zivju fonda padomē, kad pēkšņi no Kuldīgas domas vai no licencētās copas organizētāja Kurzemes copas nāca tā ideja, klausieties, iedodiet mums naudu, ja nemaldos tad 15 000, lai mēs varam nosargāt lašu nārstu pilsētā. Visās vietās Latvijā, tikai ne šeit, tas likās ļoti dīvains priekšlikums. Izstāst, kāda ir tā vēsture tā lašu sargāšanai un kā jūs nonācāt līdz tai secība, ka tagad jāstāv te upes malā, lai tiešām tās jūs var iznāstot. Ir tā. Šis mans arots ir 14 gadi. Mēs sākām, kā parasti, tas arī citur Latvijā, kā tu minēji, vienkārši kontrolēt un ķert tā brīdī, kad makšķerē, kad ķert to zivu. Bet laika gaitā izkristalizējās, ka tas ir tāds diezgan pasākums, ka veidzirnā, cilvēki noķer, sodu uzliec, viņam no tā nesilps neaugsts, viņš ir pēc dienas atkal klāt vai tajā pašā dienā jau. Tik koncentrēta arī Latvijā, kad pāris 100 metros tik liela zivu koncentrācija un daudz nārstu, nav praktiski nekur. Bet pilsētas teritorija, pilsētas centrā mēs esam, vienā pusē pagasts, otrā mēs esam pilsētas vidū praktiski. Un tad, lai to visu kā nākās nosargāt, lai dot tam lasim tās iespējas, viņam prasa vairākas dienas tas nārsts, lai viņš no sākuma līdz beigām to izdarītu. Ja cilvēks viņu pasargā 4-5 stundas, viņš kaut ko sāk darīt, vai kaut vai dienu nosēž inspektors klāts viņu sargā, paiet 5 minūtes nost, viss tas darbs ir veidā. Valsts vidas dienests savukārt arī tām rotācijām ņēma madonieši. Es atceros, ka jums te brauc un palīdzēja. Viņi arī pagājuši gadu vēl bija. Vēl bija, ja? Jā. Tas mums iekšēji ir tāds iegājies jau arī gadu 10, kad pie manīm tiem, kam tajā brīdī lašu laikā nav ko darīt, pārsvarā tur bija Madona, Alūks un Jelgava. Tās 3 pārvaldes, kas braukāja pie manīm ciemos uz vairākām nedēļām, dzīvoja viesnīcā un mēs kopīgi strādājām. Bet plus vēl tam papildus viss ir, kā es teicu, var nosargāt inspektoru dienu, paiet minūtes dažas nost, pusstundas un viss, dzīves vairs nav. Un tad jūs ko izdomājat? Tad mēs izdomājam, ka visefektīvākais būtu fiziska apsardze tieši uz vietas. Un izstrādājām tajā laikā projektu kopā ar Kurzemes copu un iesniedzām Zivju fondā. Pirmajos gados mums sanāca 3 aktuālākajām nārstu vietām fiziskā apsardze caur dienu nakti, veselu mēnesi. Tas ir daudz. Rezultāti bija ļoti grandiozi. Pēc tam no Bioru braucot, taisot apsekošanu, viņi konstatēja, ka dabiskais nārsts ir labāks nekā to, ko pēc tam laid iekšā no zivaudzētājiem, ka tur pietiekoši zivs. Labi, Tas ļoti labi atmaksājās.
Un kā tas turpinājās, cik gadus jūs dabūjāt? Nu, kamēr krīze sākās, tad principā nebija tā, ka pavisam pārtrauc. Mēs izpētījām, kas ir labākais ar to līdzekļiem, ko mēs varam dabūt. Un tad palikām uz vienu vietu. Tas ir konkrēti, kur mēs šeit tagad atrodamies, jo šeit ir pat koncentrācija lielākā. Un tad turpmākos gadus tikai vienu vietu mēs sargājām. Jo daudz arī teiks, ka noteikti ir tehnika un vispārējais, noliek iet kameras, visu. Bet ja viņam ir 3-5 minūtes, kamēr noķer, plus viņi nav muļķi, tāds mēģinājums bija, nāca maskās, neko tu pierādīt vairs nevar. Kamēr tu uz šeien atskrien, viņš maskā atnāca, seja nav atpazīstam, viss pasākums beidzās. Man aiz muguras ventā mēs Jānu patās skatāmies, 3 bērses te ir redzams. Es šito te kociņu jums parādīšu precīzi kadrā, kur tās ir redzams. Jo ar neapbruņot acis ir diezgan grūti redzēt. Tūlīt mēs paskatīsimies, kur upē var redzēt bērzes šobrīd. Tā ir vieta, kur mēs Jānu runājam, tad viena bērze ir šeit, rekur te. Ja te apmērā. Tad otra bērze ir rekur te. Balspeķīs. Un trešā bērze ir augšpus virmuļa, te redzam šobrīd. Tās ir 3 bērzes, kuras mēs varam redzēt upē. Bet, ja runā par situāciju augšā pilsētā, tā kurvi likšana, tā jau bija vēl viena sērga, ja? Nu, tā ir sērga, kas tagad pa laimi laikam ir pēdējo gadu vispār izskaus līdz nulei. Šogad nav izņemts vispār neviens zvejas rīks Rumbā. Tur pateicoties tam, ka pašvaldības arī policija sēž pie kamerām, kas caur dzīvu fondu nākuši, un tieši uz Rumbu. Kāda jums tā vēsture tajā Rumbā? Viņa līdzīga. Cīnīties un darboties ar viņiem klāt, viņiem grūti tikt, jo arī tas uziešanas uz Rumbu, viņi iet tā kā pa estrādi. Katra akmenīte, katra rieviņa zina, viņiem laika tas daudz neprasa. Bet pateicoties kamerām, mēs redzam, ka viņi ieliek tos grozes vai tīklus. Un tad atliek vai pēc situācijas, ja ir resursi, pagaidīt, ka nāk pakaļ, un otrs variants viņiem tulīt ārā. Un tā tas turpinājās gan vienā, gan otrā veidā. Viņi saprata, ka viņiem tas nav izdevīgi pārāk. Bet tas grozs, cik es saprotu, jo viņš jau no Latvijas laikiem, no seniem laikiem ir viņi likti Rumbā. Tā ir taisnība? Jā, tas vēl ir pītie grozi koki. Ar to arī viss tā ideja sākās. Mūsu paudzes vīri viņi pārņēma un pielāgoja nedaudz savām vajadzībām un nedaudz slēptākā veidā, jo sākotnēji grozi stāvēja atklāti uz Rumbas virs ūdens līmeņa, viņi bija redzami. Malzvejnieks to grozu pagremdēja zem krītošā ūdens, tā ka tur praktiski bez uztrenēts acis un kaut vai ar abruņot neieraudzīs. Un cik tādā vienā kurvī var sēdēt dzīvi? Salekt? Bimbas ap 200 un lašs līdz 6-7 kā lēkā. Un vienā reizē mēs ņēmām pa 5 līdz 7 grozu ārā. Uz katru grozu tas jāizstāv. Kā tu redzi licencēto makšķerēšanu, zinu, ka Kurzemes topi tās 2 upes tikai, Ventu un Salats, kurās tiešām licencētā strādā no gada gadā. Es pats braucu, pērku licencīti zilo, pērku licencīti sarkano, ja pēkšņi kāds lasu, vai tā viņš gadās. Šancē tā lieta? Ļoti labi. Es ļoti apmierināti, jo sāk strādāt viņi vēl nebija. Ir bardaks lielāks. Un pirmkārt jau tas, ka 500 metru lekus Rumbas aizliedz vispār makšķerēt pēc noteikumiem. Un lielākie pārkāpēji bija tieši tur. Visiem dīdījās aiziet, pamēģināt tuvāk Rumbai kā dzivtiņu noķert, un otrs puses jau ir lašu ķeršana. Maksā, dara to brīvi oficiāli, un to nav jāslēpjas. Sākumā braucu reidos, to pašu licencēto posmu, un bija tā, 50 līdz 60, tad licencēm pārējie bez. Un tagad es pēdējos 2 gadus braucu, pārbaudu cilvēks 200 labi, bet ar 2 kaut kas nav tā kā. Nav Viss, un tas, protams, jau viss caur iemaksām dzīvu fondā atnāk pēc tam atpakaļ, bet pašā laša laikā tas sargājumi. Jā. Kas tā ir pa taku šitai? Tie ir dabas draugi taka. Jā. Mēs viņu saucam, jo vasarā zālīt kuplo, viss ir kārtībā. Nāk rudens, tad parādās šādi iemīti taciņi, gandrīz tā kā lielceļš. Te viņam jānāk ir. Viņi ir staigā gar krastu tāpat un skatās un vēro dabu un skatās dabā. Bišķi ūdens augšā. Tā ir salas galā tāds smuks nārstelis. No šejienes viņi labi skatīties ir.
Bet šī tā upe baigi šaurā paliek, un tāpēc arī droši vien viņi... Nē, tā ir saupa vide. Aha, nē, es saprotu, jā, bet traumas spiediens tur ir divreiz platāks, un te ir tas, kas viņam vajadzīgs. Viņš te droši vien vairāk arī nārsto. Jā, ir tā. Kas tā bija pa cīņu bijuši tev tur? Nu, tā cīņa ir noiet, lai ūdenī ar kāds ir bijis iebrīts. Jā. Asinis neredz. Nezinu. Šī ir viena no leģendārākām vietām, mēs viņu saucam pa stūri, Jā. kur visādā kuldīgi tāda leģendāra. Mēs esam viena no unikālajiem, es pat teiktu, Eiropā, kur Lašu nārs ir tieši pilsētas centrā. Līdz ar ko ir ļoti grūti nosargāt no nelikumīgiem šiem zīvu tīkotājiem, jo šeit viņi ir daudz, upe ir liela, apkārt iedzīvotāji daudz, tad katrs nāk šeit kaut ko mēģināt atrast. Kāda ir kutelīgākā situācija, kāda tev šeit ir bijusi? Tu šobrīd zivs nārsto, cik es saprotu, ūdens līmenis pa 40-50 centimetriem augšā, te pārāk, te ir nobraukāts, bet es skatos kupas malā, tad baigi nav neko šeit tieši. Nobraukāts šeit ir, šī vieta vienmēr ir bijusi slavena un patīkama dēļ tiem zivu tīkotājiem. Kutelīgākā situācija šeit bijusi kaut kādā 200 metru augstā, kad 2 gadus atpakaļ, atnākot ar zivu fondu gādību iegādātu termobinoklu, varējām redzēt 7 cilvēkus, kur nodarbojās citīgi ar lašvietīgu ieguvu. 4 kapā, 3 sēd uz slēpņiem, kurš vaktē mūs, kurš piesaist viņus no teritorijas, un skats tā diezgan pabriesmīgs. Jā, diemžēl tas šeit pilsētā notiek, un ja viens otrs to uzskata, kad vajag labā iespēja nopirkt kaut kādu zivtiņu, tad tie, kas par to mēģina kaut kādā veidā rūpēties, saprot īstenībā, kādu ļaunumu viņi dara. Jo lašu kapāšana, kurš izrāva acis ārā, kurš spur no muguras, kurš savaino, kurš to zivu dabū. Cik gadus jau tu darbojies šajā amplā, ka tu esi... Principā, kopš atnācu uz kuldīgi strādāt, kopš 2001. gada, vairāk vai mazāk tieši par Vēntas laiku esmu darbojies. Tagad pēdējos 6 gadus strādājot pašvaldības policijā. Tad arī aktīvi šeit ir iespēja piedalīties dažādu veidu projektos un skatīties līdzāk, kā viņi tiek realizēti un domāt, ko gaidīt nākamajos, ko mainīt nākamajos gados. Tādu īpaši aktīvāko periodu noteikti pēdējos 6 gadus. Pāris gadus atpakaļ, ap mājas svētkiem, tieši tika aizturēta 4 cilvēku grupa, kur uz Vēnas rumbas ar vīmu groziem ķēra zivs. Kā rezultātā viņi tika pieķerti šī nodarījumā un viņi nodarījuši dabai zaudējumu 40 800 eiro apmērā. Uz 4 galviņiem? Uz 4 galviņiem, katram 10 000 kapekām. Un tas, man liekas, arī pielicis punktu visam tam pasākumam, jo nav noslēpums, kad ar zivu fondu līdzdalību esmu konkrēti uzlabojuši video novēršanas sistēmu te pašā Vēnas rumbā. Un līdz ar ko, ja mēs gadus iepriekš katru sezonu izņēmām 40-50 zivu groziem un tīkliem, katra iekšā pa 30-40 kg vimbām un laši mazāk, 5-6 zivs uz to vienu zvejas rīku. Tā pēdējos 2 gadus viņi vienkārši uz grozes vairs neliek iekšā. Tātad šī situācija labi uzlabojas. Es pat to nosaukt, kad uzvara tā nav kapitāla uzvara, kad es teiktu, ka visā pārējā teritorijā viss kaut kas ir ļoti jauki, bet tieši tanī vietā tā ir uzvara, jo Vente pietiekoši plata upe, ļoti bagātīga ar zivīm, zivs iet pret straumu augšā, un tur ir pēkšņi dabīgais aizsargs ķērslis, ūdenskritums. Un viņas tur ir. Vienkārši ir cilvēki, kur labprāt viņas mēģina iegūt smeļ no turienes nost, un vājprātīgs skats ir. Un gadās, kad mēs kontrolēt aizjām 3-4 cilvēki, priekšā 9-10 cilvēki, tad tādi savstarpēji humors vienam otram. Mēs domājam, tur nāk kaut kādi bandīti, gribējām ar akmeņiem mēst. Smējamies, bet būtu dabījuši šaudīties. Tik tālu vēl nekad nav bijis aizgājis, bet vienmēr tur ir bijis ko darīt. Tagad tas posms bijis tāds relatīvi mierīgāks, jo nēģis tikai Ventspils pusē parādījies, pamazam nāk uz šejien. Es domāju, ka nedēļu 2 vēlāk šeit atkal situācija mainīsies, kad būs atkal nēģinieki, sataisījuši savus tačus, savus murdus. Kariņš atkal turpināsies? Kariņš turpināsies, jā. Visu ziemu, kamēr nāks nēģis. Pavasarī sākās vimba, atkal vimba grozi, tīkla, vispārējais un Don Quixote dzirnavs. Tu gribi teikt, ka tavas tehniskās iespējas ir tādas, ka ja mēs tagad noiesim lejā,
un es pamāšu, tu parādīsi, kurā virzienā, ka mēs aizbrauksim uz tavu štābu un mēs varēsim redzēt sevi naktī. Jā. Ja? Jā. Ejam. Tas, kad man patīk, teiksim, kaut kāds idiotais sapulcis, cilvēks saka, mēs maz redzam policistus uz ielas, nu, vajag savādāk. Es viņiem saku, jūs neredzat mūs, un nenozīmē, ka mēs neredzam jūs. Man ir 60 video novēršanas kameras, kuras visi filmē dienu un nakti ar fantastisku atmiņu un ļoti labi redz. Tāpat arī šī vietā liekas, neviens nav, bet jūs neesat vieni, tad jums kāds skatās. Cits var uzsteiz, nav godīgi, ka visu Latviju maksā šeit kuldīgi un vēl daži pašvaldības izņem. Bet mums tā unikālā vieta, kad ja šeit stāv sargs kaut kur šī vietā un viņš pagrozoties pa labi pa kreisi, saskaitīt savus 11 dzīvnārstus, tas nozīmē, ka šeit ir problēma. Un ja cilvēki šeit nav uz vietas, tos zīvi vienkārši tiek noķert. Un ja lasis atnāk uz savu bērzu un viņam tā procedūra no A līdz Z ilgs apmēram nedēļu, tad atliek stundu 2 paiet nost, tas viss beidzies. Nu, tāpēc ir unikums. Pārējās vietās ir mazāks upītes, ir dziļāk ūdeņi, mežaināk vieta, kur grūtāk piekļūt. Šeit tas ir pilsētas centrā. Nu, jā. Cilvēki tas vairāk apkārt. Viņš jau arī kairina nāst, bet makšķernieks redz, kad lasas priekšā tur kramējā. Nu, šogad es arī tā, šī pat vieta atbraucu kopā ar savu kolēģi, tas bija gan 2 nedēļas atpakaļ, ieraudzīju jau sev zinām mašīnu un jā, vīriņš ar makšķeri jau mūk projām. Un viņi aizturot, ar lašu cemrēm, sākām runāt, un saka, parād uz bagažnieku. Jā, laši ikru. Saka, nē, es atbraucu līdz draugam. Draugs noķēra, tāda asi nozina, es arī atnācu. Nu jā, tu pēkšņi klācies. 70 gadu čekam. Nu jā, 70 gadu. Nav palicis tas kontingents bišķi mazāk. Es zinu, ka daudz vietu Latvijā, piemēram, Cēsarēnā, viņi saka, ka tie trakie ir aizbraukuši kaut kur strādāt uz ārzemēm un ir šmierīgāk. Ir arī palielinājušies mazliet sodi, kas cilvēkiem bādi. Ja līdz šim bija tāda visatļautības sindroms. Jā. Tagad tas ir mainījies. Un arī tie cilvēki, kas sodu sapelnījuši, tie izpildīja nāk uz kaklu, darbus nevar dabūt un vispārējais. Baigākais bārs ir Īrijā un Anglijā. Nu jā, saprotu. Bet no otras puses jums ir arī Vimbu laikšanas svētki. Tas nozīmē, ka arī dod cilvēkiem to izpratni, lai redz to zivu nevis tikai kā kādu kaujumu kumos, bet arī kā prieku. Jā, arī Vimbu laikšanas svētki un tur blakus ir pašvaldība uzstādījis binoklīti pavelti, kurā var stacionāri skatīties, kā šī ziva lēkā. Un, protams, arī policijas kamera, kas novēro šo binoklīti. Nu, cilvēki ir dažādi. Jā. Un man ir prieks skatīties, ka pavasarī, kad sākās Vimbu laiks, pie šī binokļa vienmēr ir rinda. Tas ir forši. Visi skatās, kā ir, kā nav. Tas ir ļoti... tā ir tā puse, uz kur būtu jāpavērš. Jā. Tāpēc es arī domāju nākotnē piedalīties dažādu veidu projektos. Es šeit runāju pašvaldības vārdā. Jā. Tieši vairāk ar tehniskām vienībām, vai tie ir droni. Vai kas. Citiem liekas, tā ir zinātniskā fantastisks drons. Bet ja mēs 5 gadus atpakaļ runājam par mājas tīrītāju robotu, iRobotu, viens otrs domāja, īsti nav kaut kas kārtībā. Tagad jau tev liela platība, tev robots nav. Tāpat ir tas pats drons, viņš nenormālāko platību nofilmē, visu pārējo. Varam saņemt informāciju, ka tanī vietā, ir godīgie mašīnieki un sliktie. Saņemam informāciju, ir problēma, tur ir tādi cilvēki. Kamēr es aizbraukšu, mani novēros, laiks paņems visu pārējo. Drons paņem savu kursu, un te viņš ir. Bet tu filmē to materiālu var izmantot tiesā un pierādīt? Jāreģistrē vispār. Nevar tā. Es nopērku dronu, nofilmēju, es uzvarētājs. Jāpiereģistrē Valsts datu aizsardzības inspekcija, jādabū atļauju vispārējais. Ir zinām nosacījumi, ko drīkst, ko nedrīkst. Publiskā telpa, privātā telpa, ko nevar filmēt. Nav viennozīmīgi. Aparāts ir, esmu uzvarētājs. Rināls apgalvo, ka var sargāt zivs neizejot no vienas telpas. Tur ir tā telpa, tu man parādīt, ja? Jā. Cik tu teici, kameras to esi pilsētu? 60. Un cik no tām 60 ir zivu fondi? Zivu fonda tieši finansētās ir 2. 2 telezori no zivu fonda, daļa no serveri no zivu fonda un vispārējais. Principā zivu fonda bija tas, ko mēs tā pamatīgi sākām atspērties, jo 6 gadus atpakaļ uzsākot darbu šeit pašvaldības policijā bija kaut kas līdzīgs 3 tādiem maziem monitoriņiem. Jā, telpa izkārtājums bija pavisam savādāks un vispārējais. Un tad ar zivu fondu tas bija tāds kārtīgs atspēriens, kur varējām dabūt jau jaudīgi serveri, kurā var pieslēgties jau pāris televizorus, pāris kameras. Kamerām ir gan infrasaknē staru prožektoru. Ar to arī sākam arī operēt. Un principā tas bija tas, ka varēja parādīt, ka tā ir ģēla kameras, ko spēja izdarīt.
Tad katrā vietā pie kaut kāda projekta ir piebīdīts kaut kāds finansējums klāt un tā tālāk. Pagaidām šī saimniecība ir tāda attīstījusies. Kādi ir tālāk plāni? Tālāk plāns mēs esam iesnieguši Latvijas Lietuvas projektā. Ja atbalstīs mūsu izvēlēto taktiku, tad mēs dabūjam tādā vietā vēl 2 televizorus klāt un būs 8 kameras 4 vietās, tīri, kas fiksē mašīnas numurus. Kur mašīna brauc iekšā, kur ārā, numuru vārdā viņš jeb Excelī saglabā. Un kā šeit mašīna kaut kur aizbrauc, ja tagad mehāniski jāmeklē, kur viņi varētu būt, kur nē, tad viņi piefiksē kaut kādu numuru un to saglabā. Pieņemsim, kāda mašīna kaut kā ir uztaisījuši kādu šmucīti. Tur redz visu tas plūs. Ierad, kur, kad, cikos viņš ir braucis un tā tālāk. Tāda sistēma darbojas Liepājā, Jelgavā. Kaut kas fantastisks. Tā ir 21. gadsimts. Ejiet, visam ir līdzā un... Bet parasti ir tā netveramākā daļa ir tas noziegums. Tur tiešām var redzēt mūsu, man interesē noziegums pēc zivīm, protams. Neprasīšu, lai tu man rādi visādi citāds brīnums, ko jūs tur redzat. Bet tu vari man parādīt, kā tā zivju bendēšana izskatās dabā? Jā. Tad mēs jau varam jūs mazliet izlūdzināt jautājumu. Kas interesē? Nēļu ķeršana, lašu ķeršana. Varbūt vecā lašu duršana, jeb... Nu, lašu duršana, tas jau ir klasiskais rūpals. Ir tev tāda lašu duršanas epizode? Vecā labā klasika, šeit mēs redzam 2 vīrus. Labējam ir maiss rokā, kāds, piespiedis kaut ko, un ķeksē laukā. Vecā labā lašu duršana, skaisti vecā metode. Ar kārtiņu tika izvēlētā vieta ir pilsētas centrs. Lepas rūms, jā. Jā, lepas rūms, īpaši aizsardzība. Maiss aiziet lietā. Jā. Tagad pieliecās, lasts tiek turēts un tagad viņi celtos augšā, jā. Un zivs. Un kāda tā secība viņš paņem un pēc tam tāds, kāds man ir zivs? Zivi ir maisā, maiss iet krastā, krastā ir draugs. Draugs skrien pie nākamā drauga un tā tālāk un tā ir. Viss tiek padots pa pionieru ķēdī. Jā, un ja pieņemsim viņiem ir noveiktos, īpaši aizsargājumā dabas teritoriju, lieguma laiks, aizliegtās makšķerēšanas rīks, sasumējot visu kopā, es pat teiktu, krimināla atbildība. Ir klases nāk ārā. Jā. Zivs tiek iekšā. Jā. Kāsta kustās. Āsti vēl ārā ir pamatīgi. Tas ir 2012. gada 24. novembris, bez 10:06 vakarā. Šī gadījumā tā ir aizsargājuma dabas teritorija, publiska upja un tā tālāk. Tur ir to personas datu aizsardzība, tur tas ir kā... Ja kāds jūtās apvainojas, ka viņš tiek rādīts televīzija bez viņas ziņas, protams, var pieteikties. Es viņam atvainošos, pāris vietā būs jāparakstās. Tad tālāk redzēsim. Labi. 15. gads, 3. maijs. Šeit bilde nav no labākajām dēļ tā, ka tieši šī brīdī apatūri uzstādīt uz Mārtiņas glābšanas stāciju. Šī brīdī glābšanas stācija nodot ir rekonstrukcijai. Un šeit patinot mazliet tālāk, varam redzēt, ka mēram šī vietā notiek kaut kāda veida kustība. Jā, tur ir 3 vīri. Jā, bet ka šeit ir. Šie neiekrita stipri līdzīgi. Cilvēki iekrita nākamajā dienā. Nu, un tagad 17. gada janvārī sāksies tiesvedības process, kur tagad pēc 4 vīriem būs jāatmaksā dabai nodarīties zaudējumi 40 800 € apmērā. Cik tu tur bija tajos koridoros iekšā to brīnumu? Kas tur vispār krīt iekšā tādā mājas sākumā? Vimbs. Precīzi skaiti no galda nepateikšu, bet iespējams kaut kādi 270, cik tiek uztoņi, jeb cik tiek uztoņi. Ir ministrs, kam noteikumi, kuru paredz par vienu zīmu. 3. maijs un kaut kad jūrija sākumā ir Vimba lēkāšanas svētki, un mēs tam zivīm, ko šeit pār. Vimba lēkāšanas svētki, jeb lido zivs festivāls, ir aprīļa beigas. Aprīļa beigas, tas jau pēc lidošanas zivīm. Tas ir līdās pēc lidošanas zivīm. Nākamā dienā, 4. maijs, valsts svētki. Kurš atpošās, kurš sargāja, kurš arī kaut ko, kur panāca. Cik tas notiek pēc pusnakts? Jā, mazliet pār pusnaktī. Un tagad tie kuri vairs tur nav nevienu, tu saki jau, jā? Šodien nav. To var teikt ar garantiju. Augšā ir 2 kameras, kas skaisti to visu fiksē. Ja kurš ies pāri, tas tiks nofiksēts un viņas jau
pēdējo pāris gadu laikā būtiski samazinājās šādu veidu ķerto zivju skaits un arī cilvēku, kuri tur ir manī nodarboties ar šādu veidu rūpām. Nu, tas ir 21. gadsimts. Tas ir 21. gadsimts. Principā šāda veida problēma ar šādu zivju iegūvu šeit bija jau cilvēks kopš ulmeņu laikiem un viss pārējais. Kādreiz tas bija kaut kāds legālais zejošanas veids. Ir dažādas vecās fotogrāfijas, vai tā ir Zudasī Latvija, vai kur arī maniņš kaut kur ir, kur savilkts ir un pat zemes grāmatā piezīmēts, kuram ko tā vieta būs. Tad ķēra viss, ko var noķert, kā var noķert. Un vēl tagad cilvēki atcerās, kā ar lašiem un vimbām un kuram zivīm cūks ir barojuši. Tāpēc, ja tie resursi ir stipri pazuduši. Visi ķēri vienalga kādā veidā. Šeit kādi ir mēģinājuši tā aizmirst. Un tā rūpā vienmēr šeit ir bijusi, jo tas viss notiek pilsētas centrā. Dabīgais šķērslis, zivju pieplūdums ir liels, viņas tur ir kā akvārijā, ienāk un jāsmēj. Tad pateicoties 21. gadsimtam iespēja ar tehnoloģijas palīdzību to visu nosargāt, tas beidzot mums ir izdevies. Tagad jācenšos kādu laiku to visu var noturēt. Tagad jums jādomā jau kādu būtu labumu no tās sasargātā labumu, tā kā to licencēto, kas jums... Ir arī tāds plāns, jā. Tā ir licencētā makšķerēšana, kas ir iespēja kontrolēt noķerto zivju skaitu, arī veikt šo pētījumu, cik daudz ir noķerts, cik zivju atražojās, kuras suga ir problemātiskā, kura nē. Varbūt saprast, varbūt veidot kaut kādu veidu zivju ceļu, lai šī zivai būtu vieglāk tikt pāri augšpas rumbei, un tad populācija būtu populārāka jau arī virs rumbas līdz Lietuvas robežai. Tā kā tas ir skats nākotnē, tas viss ir iespējams, un šeit viņš ir. Klausies, ja mēs skatāmies, es saprotu, ka šodien tagad naktī mēs redzam, ka te ir 3 cilvēki. Cik liela tā izšķirtspēja tām kamerām no tās glābšanas augšas? Jāatcerās, ka šī vieta ir filmēta naktī. Attālums apmēram 300 metri, no kurienes viņi pievilk klāt, un var skaisti atpazīt, ka tie ir tiešām cilvēki, ko šeit dara un kas šeit notiek. Tā ir šodien, kur mēs skaisti nogājām lejā paskatīties. Man uz rokām, man uz rokām nav ne baterijas, nekas, tas vienkārši apģērba atsturošais elements. Tas spīd kā baterija. Un var redzēt, ko šeit dara, vai tie ir atpūtnieki, un tie nebūtu mēs, nezinām. Bet dienas laikā tu sejas var izšķirt, ja? Jā. Un mašīnām numurs arī? Arī mašīnām numurs no šeit atpazīt. Mēs esam sapratuši, ka vēnti ir ļoti liela mūsu bagātība, milzīgs resurs, paudžu paudzēs. Un vēnti tiek izmantot dažādos veidos. Visi jau zina lidojošās zīvis, vimbas virs rumbas, peldēšanās, zilā karoga pludmale un, protams, makšķernieki. Un no 1. janvāra licencēto makšķerēšanu Ventas upē pārņems Kuldīgas novada pašvaldība un centīsies darīt tā, lai visiem būtu labi un droši. Tas, kas mainīsies, es nebūšu tāds ļoti liels speciālists, bet es saprotu, ka Lasi vai Taimiņi varēs rudenes sezonā, ja Biors saskaņos, arī drīkstēs makšķerēt un vienu laikam pat paturēt. Un vēl tas, kas mainīsies, mēs gribam izmantot e-pakalpojumu sistēmu. Un tas nozīmē, ka viss būs ļoti caurspīdīgi un redzams, kur būs licences iegādājušies, kurā laikā, cik daudz, caur to arī varēs atskaitīties, tādā veidā kopumā ieviešot lielāku kārtību visā šajā sistēmā. Tieši vietējiem makšķerniekiem, Kuldīgā, kas šeit dzīvo un apkārtnēm, kas to tiešām ir darījuši gadu gadiem, man ļoti gribas, ka mēs atrastu tādu labu sadarbības partneri, ka mēs varētu ar tiem, kuriem tā zivs ir mīļa un kuriem tas ir dzīves veids, lai viņi darbojas ar mums kopā un lai mēs to vēntu apsaimniekojam kopīgi. Tā kā mēs jebkuras ieceres labprāt uzklausīsim un domāsim, kā sadarboties un padarīt to vēntu tiešām pieejamu visiem un tādu vietu, kur mēs varam lepoties.